Kā lai es kļūstu par A-player? Pa ko man jādomā? Kā man jāpievērš uzmanība? Redz, pamatā vispār mēs sākam sev stumt ārā no komfortzonas. Kāpēc mēs sev sākam stumt ārā no komfortzonas? Tāpēc, ka tur mēs pelnam cieņu un respektu pret sevi. Ja mēs sev cienam un respektējam, mēs sev attiecīgi arī mīlam, tad, kad mēs vibrējam tajās vibrācijās, tur mēs esam connected, un tev sāk pēc tam vadīt. Tad tev tāda sajūta, ok, izlas to grāmatu, noklausies to podcastu, uzrakst tam cilvēkam, sazinies ar to cilvēku. Tu sāc tikt vadīts, vai ne? No tā tad tie paradumi izveidojās. Mums tā disciplīna jābūt tā kā augstā līmenī, tāpēc, kad redz, būs tās grūtības, būs tās problēmas, ego cietīs. Un ja tu nebūsi disciplinēts, tu nevarēsi ielīst iekšā tajos tumšajos stūros. Tāpēc mums vajag tos grūtos pārdomus, lai mēs sev disciplinējam, lai vai kādas ir mūsu emocijas, lai mēs esam drosmīgi līst iekšā tajās problēmās, tajās traumās, tajos triggeros, un lai mēs viņus varam palaist vaļā un neaizmirst par pārējām lietām, kas mums ir svarīgas, vai ne? Kas mums ir ģimene, kas mums ir izaugsme, kas mums ir karjera, vai ne? Ķermenis. Un ja mēs esam disciplinēti, mēs paceļam savu stresa toleranci, ja mums ir augstāks stresa tolerants, mēs varam likt vairāk atbildību, un tādā veidā mēs turpinām savu pašizaugsmi, un visas tās citas dzīves daļas iet uz augšu.